noslēdzas Rīgas Stradiņu Universitātes zinātnes infrastruktūras attīstības projekts. Savas durvis ver renovētais zinātniskais centrs Kleisti. 2 zinātniski institūti un 4 laboratorijas. Te strādā vairāk nekā 60 pētnieki. Lai veiktu zinātnisko darbību mikrobioloģijas, virusoloģijas un biotehnoloģiju nozarē, atjaunotas telpas un jaunu aprīkojumu iegūst arī Augusta Kirhenšteina vārdā nosauktais institūts, viena no universitātes zinātniskajām struktūrvienībām. No laborantes līdz institūta vadītājai. Tāds ir asociētās profesoris akadēmiķis Modris Murovskas ceļš vīrusu pētniecībā. Mēs pētam vairākus vīrusus. Tie ir herpes vīrusi, kas tiek pārnesti ar asinīm, papiloma vīrusi, kā arī parvovīrus B19 un jaunais voka vīrus, kas izraisa saslimšanas bērniem. Institūta kolektīvā šodien strādā gan mediķi, gan biologi, gan arī ķīmiķi un molekulāri biologi. Un iepriecē tas, ka mums ir parādījušies arī jaunie darbinieki, kas aizstāv gan bakalaura, gan maģistra grādus, gan arī studē doktorantūrā. Infekcijas slimību pētījumi konkrēti virusoloģijā tika uzsākti jau kopš institūta pirmsākumiem. Šajā institūtā ir izstrādāts larifāns un rigvīrs, kas mūsdienās ir nopērkami jau aptiekā kā medikamenti un pielietojami dažādu ļaundabīgu audzēju gadījumā un arī pie citām vīrusu infekcijām kā aizsarga līdzeklis. Zinātnes aizsākumi Kleistos meklējumi gandrīz gadsimtu tālā pagātnē. Laukos plosās vīrus, cūku sarkanguļa. Dārgais sērums jāieved no ārzemēm. Šajā grūtajā brīdī Kirhenšteins nodibina Rīgas sērums staciju. Trūks telpu, līdzekļu, arī pieredzes. Bet Kirhenšteins un viņa palīgi uzvar ne tikai šo slimību vienu. Rīgas sērums stacija izveidojas par nozīmīgu biopreparātu ražotāju. Te iegūst potes pret mājdzīvnieku trakumsērgu, lielopu tuberkulīnu, insulīnu, baku potes. Baku potei sekoja virkne citu preparātu cilvēku infekcijas slimību profilaksei. Vēlāk tika izveidota virusoloģijas laboratorija. Virusoloģija kļuva par nozīmīgāko institūta darbības virzienu. Tas bija Starptautiskais tuberkulozes apkarošanas kongress 1930. gadā. Profesors Kirhenšteins kā delegāts, un tas bija viņa vēsturisks brauciens, jo viņš pirmais toreiz paskaidroja, cik svarīga ir kalmeta pote bērniem. Tā kā es domāju, ka taisn pasaules tādā Eiropas mikrobioloģijas vēsturē Augusta Kirhenšteina šis referāts vai šis ziņojums, teiksim, varbūt pat bija viens no visnozīmīgākajiem, kas deva viņam tādu atpazīstamību. Un es domāju, ka teiksim, profesora Murovska un tie cilvēki arī nes tālāk Kirhenšteina idejas un to pozitīvo, ko cilvēks ir devis. Profesors Kirhenšteins mācīja novērtēt cilvēka spējas un pareizi iesaistīt to darbā. Tagad Mikrobioloģijas institūts nosaukts Augusta Kirhenšteina vārdā. Profesora aizsākto ceļu mūsdienu zinātnes līmenī turpina viņas skolnieki, turpina visjaunākā zinātnieku audze. Šodien institūtā pētījumi tiek veikti diezgan plašā jomā un lielākoties sadarbībā ar dažādām klīnikām, un mēs cenšamies pētīt tieši tās slimības, kas Latvijā ir aktuāls. Tātad sadarbojamies mēs ar daudzām struktūra vienībām Rīgas Stradiņu Universitātē, arī ar klīnikām. Protams, ka mēs sadarbojamies ar morfologiem, sadarbojamies ar interno slimību speciālistiem, ar transplantologiem, ar kardiologiem, protams, ar neirologiem. Jo darbs var būt tikai kopējs. Viens pats virusologs izdarīt nevar neko. Tāpat kā arī, teiksim, klīnikā ir nepieciešama šī virusoloģija un, lai attīstītu šie pētījumi, protams, ka ir nepieciešama šī sadarbība.
Lai pētītu to infekciju laba zinātniska līmenī, mums iznāk sadarbība ar doktoru Morovsku. Mums ir savas laboratorijas, bet mums nav un nevar būt tā zinātniskas līmenī, ka viņam jābūt zinātniska institūta. Šobrīd mēs sadarbojamies pētot papilomas vīrusu pēc transplantācijas, jo pacientiem saņemot imūnsupresiju ir augstāks risks attīstīties ļaundabīgām izmaiņām dažādās organisma vietās. Mēs jau varam zināt šīs izmaiņas un koriģēt imūnsupresīvo terapiju, lai tālāk audzēji neattīstītos. Ir ļoti daudz arī slimību nervu sistēmā, kas saistīts ar vīrusu ietekmi. Bet ir arī tādi slēptie, klusie, slepenie vīrusi, kā mēs varētu teikt, kā piemēram tas herpētiskais 6., 7. Viņš izraisa nervu sistēmā citādāk veidu pārmaiņas. Tas ir ļoti, ļoti neizpētīts lauks un daudz nezināmā. Un jau vairākus gadus mēs sadarbojamies ar Kirhenšteina institūta kolēģiem, virusologiem, meklējot šīs sakarības. Vārstuļu deģenerācija, šī procesa pētniecība ir komplicēta un faktiski tāds pilnīgi atbildi vēl nav sniegta par to, kāpēc šī deģenerācija notiek. Viena no hipotēzēm ir, ka parvovīrusu un herpes vīrusu infekcija varētu būt iemesls šīs deģenerācijas attīstībai. Un tātad mūsu pētījumi, ko mēs veicam ar Mikrobioloģijas institūtu, ir šo izoperēto sirds vārstuļu paraugu pētīšana tieši, vai viņos neatklājās kāds no šiem vīrusiem. Profesors Gromas vadībā, kas savukārt mikroskopijā, ieskaitot elektronu mikroskopiju un pēta to struktūru pie dažādiem, un tad to saliek kopā jau ar tiem vīrusiem. Šobrīd mūsu pamatprojekti ir saistīti ar vīrusu infekcijām un komplikācijām, kas ir pacientiem pēc cilmes šūnas transplantācijas. Ir veikti vairāki zinātniskie projekti, un ir šobrīd arī kolēģi, kas aktīvi strādā un kuriem būs promocijas darbi saistībā ar šo tēmu. Promocijas darba tēma ir par beta-herpes vīrusu ietekmi uz ārstēšanas gaitu, ārstēšanas procesu un komplikāciju attīstību pacientiem pēc autologas un alogēnas cilmes šūnu transplantācijas. Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtā šos herpes vīrusus agrīno viņu aktivāciju var noteikt ļoti precīzi, jo tiek izmantotas savādākas noteikšanas metodas neapšaubāmi, kas nav citās laboratorijās iespējams. Un jāsaka, ka vīrusi ir visiem un visur, un līdz ar to šī sadarbība, kas it kā sākās hematoloģijā, mēs pēc tam viņu ļoti veiksmīgi paplašinājām un sākām jau pētīt vīrusu ietekmi uz dažādu slimību smagumu, norisi vai viņas provokāciju. Un šī gadījumā mums šie sadarbības lauciņi parādījās sistēmas vai reumātiskās slimības, reumatīdais artrīts, bet šī teorētiskā puse un arī tā pierādīšanas puse, tā jau ir atkarīga no šī institūta varēšanas un gribēšanas. Ja? Man jau kā tādam klinicistam to domu varbūt ir tik daudz un varbūt lielākā daļa ir neprātīgas, kuras nemaz nevar realizēt, bet man patīk šī sadarbība ar Modru un viņa ir spējīga mani uzklausīt un kādreiz manos, kā saka, fantāzijas augļos atrast kaut kādu ideju, kuru mēs varam kopīgi realizēt. Institūta kolēģi un pētnieki nodarbojas ar ierosinātā izpēti, galvenokārt pēdējos gados ar vīrusu izpēti, un mēs savukārt nodarbojamies ar pacientiem, ar pacientu parastajām analīzēm, interpretējot tās. Kirhenšteina institūts vienmēr ir bijis priekšgalā šajā pētniecības jomā, un dažās jomās, piemēram, noguruma sindroma ziņā, mēs esam vieni no vadošajiem, mēs viņu atpazīstam, mēs viņu pētām. 2005. gadā tika atklāts jauns vīrus, boka vīrus, kas arī izraisīja tādu interesi mums, cik lielā mērā Latvijā tas varētu būt nozīmīgs. Cilvēku boka vīrus kopumā
jau pasaulē tiek atzīmēts kā 4. biežākais ierosinātājs, kas tiek atrasts bērniem ar elpoceļu slimībām, un arī mūsu populācijā šī vīrusu cirkulācija ir ļoti augsta. Pateicoties mūsu labai sadarbībai ar akadēmiķu Nodru Murovsku, mums ir šī ciešā pārnes, ka tas, kas notiek laboratorijā, tātad ir jau pieejams arī pacientiem. Katras augstskolas, ir sevišķi universitātes darbība nav iedomājama bez zinātnes. Mēs jau saviem studentiem studiju laikā jau mācām atrast to, kas viņus interesē, savus mērķus izteikt, realizēt, pierādīt. Un es domāju, ka neviens no augstskolu beidzējiem negrib palikt par amatniekiem. Runājot par baltinfektu projektu, tas ir lielākais klīniskās medicīnas projekts. Ļoti nozīmīgs, jo mēs varējām paaugstināt savu pētniecisko kapacitāti. Baltinfekti ir tieši šāds kapacitātes grants, kas visiem jaunajiem cilvēkiem ir ļāvis stažēties labās laboratorijās Eiropā, kas ir ļāvis uzaicināt augstas kvalifikācijas pētniekus mūsu institūtā, ir apgūtas jaunas metodes, ir apgūta jauna aparatūra, ir atrasti jauni partneri, ir tapuša rinda publikāciju, un turpmāk šī sadarbība var turpināties jau tīri zinātniskos projektos. Projekta ietvaros ir izveidotas 2 jaunas laboratorijas, un, protams, tika piesaistīts pētnieks ar pieredzi matemātiskā modelēšanā, tieši medicīnas jomā, un otrs pētnieks, kam ir pieredze imunoloģijas vizualizēšanā. Tādēļ, ka projekta ietvaros tika iepirkt arī jauna aparatūra un programmas, ar kurām tad mēs varam veikt šo matemātisko modelēšanu gan imunoloģijā, gan epidemioloģijā, kā arī daudz precīzāk un labāk pētīt visas imunoloģiskās lietas, kas notiek šūnās. Un patiesība ir tāda, ja jūs ziniet metodas, kā pētīt vienu infekciju, tad jūs ļoti viegli variet pētīt arī visas citas infekcijas, jo metodas ir diezgan līdzīgas. Viss vīrus, ja tu esi virusologs, tad tev viss vīrus ir mīļi. Tad te viss vīrus ir mīļi. Un vēl aizvien tagad, ja ņem vērā, ka ar katru gadu pieaug to slimību skaits, kuras tiek saistīts ar infekciozu aģentu iesaisti, ja? Tad tikai uz priekšu. Tā ir liela prioritāte iespēja darīt dzīvē to, kas patīk. Ka katra diena nav rutīna, ka varam izstrādāt to, kas nodara cilvēkiem, lai varētu uzlabot diagnostiku, terapiju, medicīnas aprūpi. Šodien institūtā ir visas iespējas pētīt infekcijas visaugstākajā laikmetam atbilstošā līmenī. Pētīt, ko vīrusu infekcija dara, kādas patoloģijas izraisa cilvēka organismā, kā ar to var cīnīties un kādas ir diagnostikas metodes. Darba lauks ir neiedomājami plašs, infekcijas ir mainīgas un nekad nevarēs teikt, ka mēs par tām zinām visu.